Sveiciens visiem! Šodien tika novadītas pirmās nodarbības radošās darbnīcas angļu valodā. Ja pateikt, ka esmu nogurusi, tas ir pateikt neko. Pusotra stunda izrādījās tik gāra. Un pieredze tik interesanta. Pieteikties varēja no 4 gadiem līdz pat 15. Un jāsaka, ka visa vecuma bērni arī ir bijuši. Un pirmās 15 minūtes bija klusums un liels šoks, ka tante runā tikai svešā valodā, grūti saprast, ko ir jādara. Mēģināts teikt kaut ko dzimtajā valodā, bet tika aizliegts. Un pirmais raudiens no 4-gadnieka bija jau varbūt 10. minūtē no nodarbības sākumā. Jāsaka paldies tētim, savu dēlu ātri nomierināja un ļoti veiksmīgi darbojas visu pusotru stundu. Bet tam raudienam pievienojas otrs, tad trešais. Un vienā mirklī man bija, ka mana radošā darbnīca ir izgāzusies. Bet viss kārtībā. Izturējām. Jāsaka, ka bērniem ļoti grūti bija. Visgrūtākais bija tas, ka tika aizliegts runāt dzimtajā valodā, bet tas arī bija tas galvenais mērķis – radīt vidi, kur būs tikai angļu valoda. Malači lielākie bērni izgrozījās un viena frāze, otra frāze, trešā frāze izteikties varēja. Grūtāk bija mazie. Tas, kas kautrīgāks, klusēja un mēģināja saprast, ko tur ir jādara, ko citi dara, to darīšu es. Attapīgākie gāja un austiņā jautāja, drīkst es latviešu valodā pateikšu? Ko, drīkst vai nedrīkst? Es tikai miedzu ar aci, ok. What do you want? Jā. Pēdējā pusstundā beidzot visi pierada viens pie otra, pierada pie šīs tantes, kas runā svešā mēlē, un rotaļās gāja labprāt. Un jāsaka, katrs, pat tas mazākais un raudulīgākais puisēns teica, ja ne pirmo savus angļu valodas vārdus, tad frāzes noteikti. Man patika. Ļoti interesanta pieredze. Man grūti spriest, vai patika bērniem. Dažiem jā, bet par citiem es šaubos, jo bija grūti. Ja kāds no vecākiem mani tagad skatās, ierakstiet komentāros, ko jūs dzirdējat no saviem bērniem par šo nodarbību. Man tiešām ļoti interesanti. Un ne tikai, bija viss labi, paldies, bet ko varbūt vajadzētu darīt savādāk. Varbūt kādus citus darbiņus bija jāizvēlas savādāk. Vienam varu pateikt tikai to, ka es grupas nedalīšu. Mazie skatās uz lieliem un mēģina to sadarināt. Lielie jūtas lepni, ka viņi ir lieli un kaut ko prot, var palīdzēt. Interesantas lietas es pie sevis atklāju, izdomāju, darīšu varbūt savādāk. Kaut kā tā.